Pagājušā gadsimta 80. gadu vidū Latvijā aizvien spēcīgāk atzīm sabiedrības alkas un nacionālās idejas, kas pārauga vispārējās tautas atmodā, veicinot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. – 1986. gadā Padomju Latviju satricināja Jura Podnieka pilnmetrāžu dokumentālā filma Vai viegli būt jaunam. Viena gada laikā to redzēja vairāk kā 28 miljonu skatītāju. Tā tika raidīta 85 pasaules valstīs, pārstāvot ne tikai Latviju, bet arī Padomju Savienību un visu pasauli. Ilgi, ilgi priekā zaļā. Juris Podnieks jūtas sāpīgu un aktuālu problēmu, ka tieši jauniem cilvēkiem, kas sāk dzīvi ar saviem ideāliem un sāsināto taisnīgumu izjūtu, tolaik bija īpaši grūti samierināties ar sabiedrībā un ideoloģijā valdošo stagnāciju, divkosību un meliem. Filma stāsta par jauniešiem, kuri aug padomju sabiedrībā, spilgti attēlojot viņu konfliktus ar vecākiem un sabiedrību, viņu skolotāju un varas nosodošu attieksmi. Bailēm, ka viņu dzīvei nav jēgas. Filmas atklāšanas ainā dokumentēts aizliegtās latviešu rokgrupas Pērkons koncerts. Varoņu loks ir daudzveidīgs. Dokumentēta gan jauna meitene, kurai tikko piedzimis bērns, gan nesenais karēvis, kurš nu pat atgriezies no kara Afganistānā, gan pulciņš protestējošu panku un šķietami priekšzīmīgs teicamnieks. 1987. gada janvārī, kad filma Vai viegli būt jaunam nonāca kinoteātru repertuārā, tā radīja sprādzienam līdzīgu efektu. Pie kasēm stāvēja rindas. Daļa sabiedrības šausminājās par filmā redzamajiem jauniešiem, taču citi sadzirdēja no ekrāna atskanam savas slēptās šaubas un pārdomas. Juris Podnieks patiešām grib zināt, ko viņi katrs domā, tāpēc arī filma ir tik patiesa un iedarbīga. Filma saņēmusi lielo Kristapu un citas starptautiska mēroga balvas un ieņēmusi goda vietu Latvijas kultūras kanonā. Tas ir novedis pie viss šitā, kas patreiz notiek. Pie tā drausmīgā tupuma, kas vada sabiedrībā un kas valda jaunatnē. Viens tupums ir radījis otru tupumu, un tas turpināsies. Un kāpēc viņi cilvēki ļoti daudz tagad necīnīsimies? Mums nav ar ko cīnīties, vai mums nav iespējas cīnīties. Tas ir tā kā akmens, kas veļās zemē no kalna. Bet ja viņi nemēģinās apstādināt, viņš joprojām velsies tālāk. Šajā laikā cilvēki slēpa savas patiesās domas un viedokļus, vai pat neaizdomājās par to izteikšanu. Padomju Savienības radītās bailes un sistēma neļāva tā laika sabiedrībai izcelties, būt citādākiem, paust savu patieso būtību un atšķirties. Pēc būtības cilvēki ir dažādi. Vieni sev mēģina pielīdzināt sabiedrībai, taču citi nošķirt sevi no tās. Viens dzīvo bailēs, sabiedrības stereotipos, katru dienu uzvelkot masku un neizraujoties no pelēkās masas. Taču citi dzīvo brīvi, nepakļaujoties bailēm, paužot patieso sevi un sekojot sava gara balsī, nevis iekārtei. Bet tu jūti savā paudzē arī kaut kādu vienotību? Pagaidām visu vienotība ir izgāzt enerģiju. Otru vienotība ir bailēs. Filma parāda skatītājiem, ka cilvēks savu iekšējo pasauli var paust arī uz āru. Vai viegli būt jaunam dokumentē sūro patiesību, atklāja sabiedrībai citādāku veidu, kā lūkoties uz pasauli, dzīvi un savu būtību. Tā būtu tas palicis vienmēr.
bet brīnumi atgadās gan. Un atradās burvis, tas atslēdza durvis, tur atļausies visiem pat man. Un atradās burvis, tas atslēdza durvis, tur atļausies visiem pat man. Smagās apkaltās durvis, smagās apkaltās. Šī filma bija nozīmīgs stūrakmens Latvijas tautas trešajai atmodai, jeb dziesmotajai revolūcijai, un iedvesmoja jaunas kustības rašanos. Filma spēja iedrošināt un vienot veselu tautu jaunās pārbūves idejās. Tā kliedēja gadiem ilgās apspiestības mīglu un palīdzēja celt gaismā jau sen loloto ideju par savu brīvu nāciju. Cilvēki ieklausījās savā garā, bija gatavi pastāvēt par sevi, savām domām un tautu. Filma Vai viegli būt jaunam ir kā sēkla mūsu ikdienai un pamats tagadējai Latvijai. No tās ir izaudzis mūsdienu Latvijas vērtību koks un brīvības baušļi. Latvijas tauta ir pavisam citādāka nekā tā bija pirms 30 gadiem. Filmas neilgās 78 minūtes spēja radīt ilgadēju mantojumu, ko izjūtam vēl šodien. Mēs esam jaunieši. Mēs piedzimām un uzaugām brīvā Latvijā. Mēs nezinām un spējam tikai iedomāties, kā bija dzīvot toreiz, 80. Taču atmodas radītā vērtība koka dēļ mēs nebaidāmies paust savu viedokli, izcelties, būt citādākiem. Filma Vai viegli būt jaunam joprojām ir aktuāla. Tie paustās idejas turpina iesakņoties tautā un jaunajās paudzēs. Mēs, jaunieši, joprojām meklējam savu jēgu, uztraucamies par nākotni vai esam dumpīgi. Filma iedvesmo mūs neapstāties, augt. Iespējams, tieši mēs būsim tie, kas radīs jaunu augšanas idejas sēklu. Vai viegli būt jaunam? Nē. Tomēr skaisti ir augt un būt. Mēs meklējam sevi un nebaidāmies mainīt pasauli. Lai veidotu nākotni, nekas nav tik nepieciešams kā sapnis un cerība par to. Igor, bet kāpēc tu gribi nobeigt savu filmu tieši ar šādu kadru? Zils, tas ir cerība. Un mēs visi stāvam iekš zila. Mēs stāvam cerību jūrā. Un tā ir neziņa. Katram jāmeklē savs. Un mēs esam ļoti daudz. Man pat liekas, ka visu pasauli cer. Arī tu?